Sveicināti, labi. Jā, labrīt. Lai lūk, Ķekavā. Paldies. Jā. Tā, viņiem katram savu jautājums, kas visiem Latvijas novadiem un... Ceru, ka jūs neesat te stundu stāvējuši. Mēs audzējam vistas. Nevis duci vai 100, bet miljonus. Kopš dibināšanas 1967. gadā esam izauguši par lielāko putnu ražotāju Latvijā ar 35 miljoniem kilogramu saražotas gaļas gadā. Tā ir viena fantastiska smarža. Jā, un pie viņas nepierasta. Laikā kafija zaudē 20% no savas svara un palielinās izmērā. Tā kā gala rezultāts ir lielāka pupiņa un krietni vieglāk. Šitā nāk no... Konkrēti, šī ir Kolumbija. Kolumbija. Jā. Jebkurš dabas produkts ir ar mainīgu garšu atkarībā no laikapstākļiem audzēšanas. Šitā? Jā. Karot ir sudraba, lai nav blakus garšu. Pagatavošanas metode, protams, ir standartizēta, noteikti grami, noteikta temperatūra, noteikts laiks. Un mēs viņu tā kā strēbjam kopā ar gaisu, lai tā kafija apņem visu mutes dobumu, mēli. Šis paliek, jā, paliek tāds arī paliek, jā. Bet jūs redzat tikai šobrīd to notiks. Materiālā, jā. Viņi nevar nokasīt. Nē, viņi vairs nevar nokasīt. Es skatījos. Labdien. No vienām rokām otrām. No vienām otrām, jā. Jā, bet principā, teiksim, tas stāsts ir tanī, ka, teiksim, mēs faktiski nepiedāvājam, tādu čipšus, teiksim, jā, vai nopirka apēdi, garšo, principā, to tas viss cikls noslēdzās. Tad šī biznesā ir tanī, ka tu klientam pārdod, ja, teiksim, tad tā lieta arī pēc tam ir jāapkalp. Viņi ir jāapkop, viņam mēdz saplīst, jāvārīs, ja, un tad arī ir jāspēj nodrošināt, teiksim, šo saucamo pēcpārdošanas ciklu. Tas, ko mēs darām, mēs esam metāla apstrādes ķēdes pirmais posms. Mēs esam tie, kas vairāk kā 1500 klientiem izgatavo metāla sagatavošanu. No kā tad mūsu klienti ražo jau gatavus produktus. Mēs uzliekam iegūtas nepieciešamības. Te ir Ķekavas novads arī. Jā. Super. Bet to es... Labdien, sveicināti! Nu ir ziepes, jā. Jā, nu ir ziepes. Nu, re, mums tagad ir, jūs esat nonākuši Silmači darbnīcā, un es jūs likšu pie darba. Dodamies. Jā, man jau teica, ka... Lai viņi paši tiek tur galā. Šitās būs smaržīgas ziepes. Jā. Un, jā, droši var apsēsties. Jā, te jau ir izēja. Nebūs grūti. Mēs parasti izmokam cilvēkus un tikai tad stāstam tādas foršās lietas. Sākam darām. Laikam varu sākt ar to, ka pati esmu certificēta farmaceita, esmu strādājusi aptiekā, gatavojusi zāļu formas vēl vienā no retajām Latvijas aptiekām, kur gatavo pēc individuālas receptītes. Piemēram, jums dakterīts uzraksta ziedīt kādu dermatoloģisko, un tad es biju tas cilvēks, kas... Mums ir 57 klienti, tur ir 30 klienti, kā esam ļoti lieli. Plus mums ir dienas ceps, tad mēs braucam uz dienas Pasaulī tāds, kuram bez tevis ir
siltu augstu